Labrīt. Ir 3. dienas rīts. Vēl agrs, 6. Jā, esam augšā, taisamies. Taisam brokastis, mazgājam trauks, ņemam ūdeni. Šodien brauksim tālāk. Nav nejausmas, cik nobrauksim. Bet jā, nakts bija diezgan normāli, +6 grādi, nebija tik traki, vienīgi mitrums liels un tāpēc arī bija vēss. Tā kā tiekās uz ūdeņiem. Ko? Aidā jūriņā. Tā sajūta. Laba. Jāaklimatizējas drusku. Šeku reku aiz pirmajiem līkumiem jau pirmie šķēršļi. Ir drusku, jā. Upe ir kļuvusi platāka. Upe kļuvusi platāka, jā. Pagaidām šis posms ļoti labs no tā tilta. Kādam čijāna pirtiņa. Nu re, sāk arī saulīts uzspīdēt. Noskaidrojās debesis. Diena kļūst gaišāka. Lūk, te ir blakus ceļš, caurteka. Esam pie Mežmuižas, pie pašas Mežmuižas. Mežmuižas centrā. Tā, mēs tuvojamies Krūzes līcim. Vai nu šis, kur ķeblīts, vai nu kaut kur uz priekšu vēl drusciņu. Tātad šis ir tas Krūzes līcis, tā pļava īstais. Ārā nekāpsim, pietiekam daudz reizes ir kāpts jau ārā. Bet es svinēju tos Līgo svētkus kādreiz. Egla smuka, pļava liela. Tā jau tur kalns tālāk smuki. Bet mēs brauksim tālāk, jo esam iekavējuši ļoti daudz. Šitā vismaz 53 reizes. Plus izkāpšana 50, 100 reizes dienā. Nekādu sporta zāli nevajag. Gribu laivot, atbrauc uz Iecavu. Sporta zāli nebūs jāiet. Pulkstenis 20 pār 2. Mēs esam nobraukuši gandrīz 16 km. Nu, ilgi tur čakarējāmies tajā posmā. Mežmuižas. Tūlīt jābūt tiltam, bet spēka vairs nav. Ir jāpēd pusdienas. Nu, visu laiku šitādi te uz katru līkumu gandrīz. Jākāpj ārā, jānes laivu, jāliek apakaļ.
Vēl visādi brīnumi. Paēdīs pusdienas, mauks tālāk. Tā, nu pusdienojuši esam. Tagad jūs redzat, kas te tālāk vēl notiek. Vēl spundas tilts vēl nav. Drīz viņam kaut kur jābūt. Posmā, kas ir no Sietiņa tilta līdz Mežmuižai, bija sajūta, ka vietējo māju saimnieki bija pacentušies un sakopuši nedaudz upi. Paldies viņiem par to. Bet tālāk aiz Mežmuižas līdz Spundas tiltam upe jau kļuva mežonīgāk, ar vairāk kokiem krastos un iekritušiem kokiem arī upē. Nācās ilgi pacīnīties un daudz reizes kāpt ārā no laivām, līdz beidzot sasniedzām Spundas tiltu, un nu jau skats bija daudz labāks. Beidzot, Spundas tilts. Nepagāja ne pusdiena. Pagāja. Ai, kas būs tālāk, bail iedomāties. Nu, vajadzētu būt labāk. Es tā ceru. Tā, nu esam sasnieguši Butku dzirnavas vecās. Reku vēl drupas palikušas. Mājas, nezinu, vai ir apdzīvots. Varbūt daļa ir, daļa nav. Izstās jau, ka varētu būt, ka ir. Jā, interesanti būtu zināt, kā te izskatījās, ka tās dzirnavas darbojās. Varbūt kaut kādas vecās liecības var atrast. Meža pirts. Krācītes nedaudz. Nu, baigais uzpludinājums. No kā? Nu, jā. Vienkārši izskatās tādu dīvainu vietu. Moši, ka bija līmenis lielais, tad bija pārplūdis. Un tā kā kritās, tad kaut kas tā aizdambējās vienkārši. Viņš palika tur. Nu, tā varētu būt. Kāds putniņš tur uztraucās. Tā. Situācija ir tāda, ka pulkstens jau 5. Par cik šodien pēdējā nakts. Mēs nolēmām ātrāk beigt, jau visu dienu esam jājušies pa kokiem. Un spēki ir izsīkuši, principā.
Tā jau vēl varētu maukt, bet tur jau sākas apdzīvotas vietas un Bārbeli un viss pārējais. Lauku mājas daudz, domājam, te kur tāds neskartāks palikt pa nakti. Principā nobraucām šodien kaut kādus 22 km plus viss pārnesienas 100 apmēram. Es lūdzu var pastīties tā, ko man rāda. 142 mīnus 68, nu, kaut kāda 80 pārnesieni šodien ir bijuši točni. Tā, ka tu kāp ārā, pārvelc vai pārnes, un tad kāp apakaļ. Un tā 80 reizes, kurš spēka vairs vispār, var teikt, nav. Tāpēc tagad beigsim ātrāk, rekur laba vieta. Pludmales smiltiņa, tie ugunskurs. Tur teltis līdzenāks, varēs pažāvēt drēbes. Kurš neko neredz. Labrīt. 4. dienas rīts. Tikko pamēdāmies. Ir 6:30 no rīta. Saulīt ar kaut kur otrā krastā. Bet pa nakti bija augsts un viss ir sasalis. Lūk. Pat katliņā ūdens sasalis. Iekurinam ugunskuru. Sildamies, taisīsim rokassalīti. Paēdīs un tad jau liks laivās. Laivas reku mums stāv. Tā, nu ko, sakrāmējāmies un lecam laivās. Šodien jānobrauc 11 km. Mūsu plāns tik līdz Iecavai diemžēl nerealizēsies. Pietrūks tā viena diena tomēr. Nu, 4 dienās netiks, jā. Brauksim līdz Bārbelei un tad tur arī finišēsim. Kaut kur ap pusdienas laiks varētu būt. Laiviņa apsalusi. Nu, pagaidām izskatās šis lielākais koku sagāzums, kāds var būt. Šausmas. Bet kaut kā te gar maliņu mēģināsim izlīst. Drausmas. Tāds štopārs.
Bārbeles Skaistkalnes šoseja. Tā, nu nākošā pietura mums būs Ausakļa dzirnavs visticamāk. Vai Bārbeles sērots, ja mēs atradīsim, kur viņš ietek. Pēc kaut kādiem 4,5 kilometriem. Un šodien ir 4. maijs, svētku diena. Un tieši varēsim finišēt. Braukt mājās un svīnēt. Diena ar pamazām iesilst. Paliek siltāk. Te nu ir vēl viens sagāzums. Ar visiem ruloniem bonusā. Pirmā portāža. Tur smuka zemnieku sēta. Man liekas, te arī filmēja to raidījumu. Jā, tā. Tur tās mājas krūtis. Tur jā, tur šitien kaut kur filmēja. Varēja iztīrīt šito. Nu. To jau nerādīja. Varētu tur smuku upīt. Labi, jāmauc apkārt. Tur jau pļava, principā, jādūdz pļavs. Nu tā, esam nobraukuši apmēram 12 km. Esam pie Ausakļa dzirnavām. Šis posmīši bija tāds drusku foršāks, bez tik daudz šķēršļiem. Upe arī kļūst platāka. Priekšā būs Ausakļa dambīts. Tur izkāpsim iztaipīties. Tad jau turpat arī finišs netālu. Jā, labs. Baltu putu pavadīti mēs tuvojamies finišam. Sveiki! Veiksmi darbā! Paldies! Paveicās.
Pa labi, vai ne? Tas lēzenāks. Finish! Woo! Nākošais posms sāks no tejienes. GoPro, stop recording.